Ko sveicināti, godātie skatītāji, Žoriks TV. Esam ciemošoņi Jelgavā pie Romāna Jermaļonoka, Fight Club Mītavu vadītāja, trenera, var teikt arī skolotāja, ne? Iedvesmotāja. Iedvesmotāja. Tā varētu teikt. Un tas ir viena arī no, teiksim, vietām, kur Jelgavā nodarbojas ar sportu, cīņas mākslu, džudžitsu, MMA, vēl varbūt pašaizsardzība. Arī, jā, bija divi kopā, jā, bija divi kopā. Otru papildinās gan MMA, gan džudžitsu. Nu, MMA būtībā ir tas, ko tie, kas ir nedaudz vecāki, atcerās tādu džentlmeni Bruce Lee, kurš miksēja kopā judo un vispārējais un kung fu. Un būtībā ir tā, tāds MMA tētis, onkulis un izveidoja džitkundo, kas beigās kļuva par sistēmu, kas nevajadzēja būt sistēmai. Un MMA būtībā tāds atvasinājums no tā visa pasākuma, ko veiksmīgi Gracie brāļi notrigoja Amerikā. Un tagad to vada Dana White, un visi grib būt draugi ar Dana White. Sapratu. Jau labu laiku mēs veidojam video intervijas par Jelgavu, aplūkojot pilsētas aktuālās tēmas, cilvēks notikumus, sportu tēmu. Mēs jau arī, mums bija sen padomā, un veidojot saturu, mēs Jelgavā uzrunājām vairākus sporta klubus un sportistus. Apzināti ir izvēlējamies tieši sākt ar tevi, jo pirmām kārtām tu esi cilvēks, kuru mums ieteica kā patriotu. Paldies. Dieni Latvijas Nacionālajos bruņotos spēkos, aktīvā dienesta karavīrs. Neesi arī vienkārši biznesmenis. Otrkārt, Latvijā un pasaulē šobrīd populāri paliek MMA un BJJ. Saistībā Habibs, Nurmagomedovs, plaši atspoguļo, apgrozās nauda. Cilvēki sev fiziski var uztrenēt. Un tevi pamatot var saukt par Jelgavas BJJ tēvu. Tieši no tevis viss aizsākās. Līdz ar to tev ir unikāla pieredze, kas ļauj skatīties uz notikumiem, saprast, kā šis sporta veids attīstās, kas tajā notiek un kādā virzienā mēs ejam. Tātad vari lūdzu pastāstīt, kā tu pats sevi noraksturotu? Treneris, cīnītājs, motivētājs? Laikam treneris, varbūt motivētājs. Īstenībā motivētājs laikam vairāk, jo man ir bijuši vairāk cilvēki, kuri man ir teikuši, ka, ja nebūtu tevis, es būtu turpinājis būt X-laidas vietās un lietojot dažādas vielas. Treneris laikam arī, tā kā mazajiem, galvenokārt man vairāk nāk bērni un jaunieši. Motivētājs, es neticu vārdu motivācija, es uzskatu, ka ir disciplīna. Motivācija tev šancēs pirmās 5 dienas. Cik cilvēks teicis ar klipiņu vienu motivējošo? 5 dienas, es zinu pēc sevīm. Ir tāds Joko Willings, viņš saka, ir laba motivācija, bet disciplīna būs tā, kas tev liks celties no rīta un iet skriet. Vai būt zālē, tā tālāk. Es domāju, ka motivācija ir tāds, viņš ir, ka tevi ievada, bet pēc tam tālāk rolē disciplīna. Ja viņas nav, tad motivēs sev ilgi. Nenomotivēs sev. Tas labāk ir teikt disciplinēt cilvēkus. Kas izvēlas? Disciplīna equals freedom. Disciplīna vienlīdzīga brīvībai. Jā. Un tur es tev varu piekrīt, kad vīriešiem ir nepieciešama arī disciplīna. Jā. Bet arī sievietei. Kā tur bija rakstīts Šveikā, ja nebūtu disciplīna un armija, jūs pērtiķi kokā sākt rāpties atpakaļ. Es Šveiku lasīs nemāku. Es zinu vienu teicienu, kad valsts nodība sākās ar pirmo nepiešoto pogu, ja? Tu dzirdēji tādu teicienu, bet par to es nezinu, bet man pašam disciplīna nav tā, kas tur no rīta ceļos un stoiciski blieži, ja? Tā, ka man negribās celties. Šodien no rīta negribētu celties. Es piecēlos vēlāk nekā parasti un aizgāju paskrēju. Kā tu rītu skrien? Jā. Neatkarīgi no laika apstākļiem? Jā. Un neatkarīgi no veselības stāvokļa? Jā. Ja man ir pilnīgi atveries franču valodu sūdīgi tā, ka es nevaru paelpot, tad es neskriešu, jā, bet... Cik daudz noskrien? Es kādreiz skrēju 11 km, tagad, 5, zem 3 es neskrienu. Tādā mierīgā tempā? Vai? Jā. Man tas ir vairāk saistīts ar
to, ka man to vajag izdarīt tā kā rutīnu. Nav mans teiciens, bet es aizņēmos, DJ Šiplings teica, es ceļos 5, izdaru, noskrienu vetnāku svarzāli, ja, kas mums te patais sienas ir, ja, izdragāju, 7:00 man ir jau bijušas 5 mikro uzvaras, kamēr vispārēji guļ. Iznāk tev no rīta piecilies, skrējiens, pēc tam šeit klubā sportzāli. Jā, uzspiežu svarus, pietupienus, es mājās 7:00, mostās mana brīnišķīgā sieva, mani bērni, es jau esmu izdarījis kaut jau darbu. Jau brokastis arī jau sagatavoji? Reizēm arī, jā. Reizēm arī, jā. Protams, ka nevienmēr. Man ir tā, ka man negribās neko darīt, un es slinkoju, arī tādas ir jau, bet es ļoti cenšos sevi piespiest, piecelties. Grūtākais fiška ir tad, ja tu neesi neko sagatavojis iepriekšējā vakarā. Tavām šmotkām, atvainojies par franču valodu, ja, ir jābūt jau gatavām. Tu ir pamosties, tu lec ārā no gultas, paņēmi paku ar savām drēbēm, esi vanistibā, nomazgāji muti, čum, sagērbies, pa durīm ārā. Tas rīts, kad tu sāc meklēt kaut ko, ar ko skriet, ir sūdīgs rīts. Es jau piekrītu arī jau iepriekš. Viņš man nekad nesanāk. Man ir bijis tā, ka es līdz panikai. Es nevaru atrast bikses, nevaru atrast tur otru zeķi, fucking čības, nevaru atrast. Reāli viss besī jau. Un no rīta es nekad neslēdzu iekšā internetu. Es pamostos, telefons, es izslēdzu vienu noteiktu video, kurš man YouTube skan. Es nečekoju Instagram, Facebooku. Mūzika vienkārši uzliec. Kaut ko, jā, fonā. Un tas, kā es sagatavojos tajā brīdī, kad es velku savu šmotkas lietas skriet ārā. Un pēc tam es atnāku atpakaļ mājās. Es uztaisu kafiju. Tagad nopirku jaunu kafijas automātu. Uzspiežu, viņš man Nespresso sali iekšā. Es izdaru pirmo kafiju, es atveru vaļā Instagramu. Man patīk Instagrams kā tāds. Un tad es tikai sāku čekot, kas notiek vispār. Tajos rītos, kad es pamodos un atvēru vaļā Instagramu vai YouTube, viņš man iznes visu prātu. Es skrienu, es domāju par kaut kādu tuftu, kur man kāds ir atsūtījis e-pastā vai kaut ko tādu. Ja. Man tas nevajag. Es pamostos, es maucu skrienu, pēc tam, kas amerikāņi, I can deal with this shit, ja. Es izdaru kafiju un es esmu gatavs lasīt e-pastas un Instagram komentārus un tā. Nu, kāds sāk rītu tur ar dubulto bekonu maizīti, tu sāc rīto sportu? Jā, es ceļos augšā. Ja es neesmu sagatavojis iepriekšējā vakarā, tas rīt nākušies nebūs. Okay. Un tagad mēs paveiksim to visu pasākumu, es tādos podcastiņš. Es salikšu pakā savas lupatiņas, lai rītdien varētu iet skriet. Šodien es pabeidzu skriešanu, bija fucking lija lietus ārā. Skaidrs. Kā tu nonāci pie Brazīļu jiu-jitsu? Un kad tas bija brīdis, kad tu saprati, ka tas ir tavs sports? Storijas vienkārši fantastisks. Es mācījos sporta akadēmijā, gribēju būt bakalaurs sporta akadēmijas. Tas neizdevās, bet bija tāds Jānis Komogorovs, viņš bija domājies uzvārdu Štāmeru. Es biju superfans Muay Thai, kas ir taisnības boks. Un man likās labāks, un par to nekas nav. Domāju, pam, brokas, elkoņi, bum, ceļgali, viss, tur viss ir. Viņš saka, ir tāds Brazīļu jiu-jitsu. Es domāju, neizteikšos nepieklājīgi, es domāju, figņa pilnīgākā, ne? Viņš saka, davai. Es saku, davai, bet es tev sīšu pa īstam. Viņš saka, davai. Viņš man iegāja double leg takedownā, nogāza, apgāza un nožņaudza mani. Sporta akadēmijas klasē, neatceros, 2, 3 stāvs bija. Un tā, kad es atgāju atpakaļ, es saku, fuck, kas tāds ir? Kruts. Un pirms tam es biju Amerikā militārās mācībās, un es gāju pa koridoru, skatos uz sienas rakstīts Brazilian Jiu-Jitsu training, tur Monday, Wednesday, Tuesday, whatever, ja. Es domāju, tas kaut kāds pilnīgi fufels, nu kā Brazīlija, kur jiu-jitsu Japāņu. Brazīlija, Japāno, ne? Manā nezināšana mani, teiksim tā, nepilnveidoja tajā brīdī. Es jau varēju tajā laikā sākt trenēties, bet man nezināšana, es domāju, nosmējos un neaizgāju uz tiem treniņiem. Bet vēlāk
Vladislavs Čerņauskis ir tāds prominents sambo / judo meistars, viņa brālis. Dmitrijs Pudovs bija tādi džentelmenis arī. Viņi taisīja pirmos seminārus Rīgā, kas maksāja 5 lati seminārs. Un es no Jelgavas braucu uz turieni, trenēties džudžitsu semināros. Un vēl, protams, bija Andrejs Vītoliņš, kas man iedeva tā kā vadlīnijas Latvijas džudžitsu federācijā, kurai tagad ir Andrejs Maslovs, mums priekšnieks. Jā, un tad no Japāņu džudžitsu es lēnām caur kudo, kas ir atkal Japāņu versija MMA, kur man bija 2 treneri, Prikuļa kungs, Oskars Prikulis un Andis Runis. Caur viņiem es gāju caur džudžitsu prizmu un attīstīju to šeit. Tad braucu uz Kauņu pie Rokas, pareizi uzvārdu, Daršauskas, jā. Caur Lešiem mēs dabūjām Andrē Monteiro, kas ir A-Force dibinātājs, tā kā tās organizācijas dibinātājs. Un tad džudžitsu iepeldēja Jelgavā. Pirms tam, kā es teicu, pāris jauniešiem, ja nebūtu es ieguldījis savu darbu un ģimenes atbalstu, viņi spēlētu futbolu šobrīd. Es braucu uz Lešiem, dabūju sakarus, atvedu Brazīļu džudžitsu uz Jelgavu. Man bija melnā josta Japāņu džudžitsu, es melnā jostu noliku nost, uzliku balto jostu un sāku Brazīļu džudžitsu visu pa lielam. Skaidrs. Kāds bija tavs tad pirmais iespējas par to un kā tagad esi mainījies kopš tā laika? Sporta veids ir mainījies kaut kas vai saknes palikušas? Dramatiski, jā. Ja kādreiz viņš bija tāds vairāk primitīvs, brutāls un brutāls, pareizi teikt, jā, tāds ļoti lineārs. Tagad tas ir sporta veids un sacensības mums ir Jelgavā, BJJ Jelgavā organizē 2 reizes, tagad otrais gadā būs sacensības Jelgavā. Rīgā ir taisa AGP, kas ir Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro. Viņš ir otra lielākā organizācija zem IBJF, kas ir galvenā organizācija Jiu-Jitsu, kur startē gan mani audzēkņi, gan otra kluba audzēkņi, gan rīdzinieki un mūsu labi draugi Saldu un Liepainieki. Nu tā teikt, dižuha iet, ja, bet viņš palic vairāk sportiskāks. Vairāk noteikumu, vairāk regulations, jā, noteikumi jābūt pareizāk. Ja kādreiz viņš bija tāds primitīvs, kā vairāk tā MMA, tajā lokā, bet tagad viņš ir vairāk, kā atsevišķs sports. Tajā pašā mans draugs Edgars Krīvers dzīvo Emirātos, un viņš ir obligātais sporta veids skolā. Jā, pasniedz bērniem cīņas sporta veidā. Tāpēc, ka viņiem bija baigā problēma ar aptaukošanos Emirātos. Un Emirātu šeiha dēls mācījās Ņujorkā. Viņš mācījās tur džudžitsu. Viņš atbrauc atpakaļ, ka šitā nevar notikt. Mums vajag ieviest sportu šeit. Un viņi algoja, negribu samelot, 300 vai 600 black beltus no Brazīlijas, kuri Emirātos pasniedz džudžitsu skolā kā sporta, kā matemātiku. Viss paliels. Skaidrs. Kādi bija pirmie gadi Jelgavā, kad Brazīlijas džudžitsu bija maz zināms? Drausmīgi grūti. Ar kādām grūtībām nācās saskarties? Drausmīgi grūti. Es to nevaru izstāstīt, grūti bija. Es īrēju Sergejs Vaļskovs, tāds judo treneris Jelgavā. Es īrēju pie viņa telpas. Mani pirmie audzēkņi atnāca, man bija viņi 2, katrs maksāja pa 10 lati. Mēnesī, ja? Mēnesī. Es pats piemaksāju 60 latus klāt, lai nosektu telpas, un sieviete to neteica. Tāpēc, ka es domāju, ja man pateiks, es esmu pilnīgs idiots. Tur nav,
Nu, kāpēc? Bet man ļoti gribējās to darīt, un es pats samaksāju naudu klāt no savas kiešas, kā saka. Tie 2 džeki bija, viņi, protams, netrenējas vairāk. Bet, jā, bija tādi, ka man bija jāpārliecina cilvēki, man bija burtiski jāvelk aiz matiem, džudžitsu. Katru ballīti, kur es biju, es sevi neoficiāli saucu par džudžitsu dīleri. Es visiem mēģinu pārdot džudžitsu. Tā, kad man atnāk jaunieši uz zāli, viņš kā, cik paminēt, mošu kimono pacīnīties. Un es to cilvēku žņaudu ar kimono pa labi, pa kreisi, tikai parādīt to, ka kāda tā, cik daudzpusīga ir tā džudžitsu tehnika un māksla kā tāda. Sākumā bija drausmīgi grūti. Nevienam tas neinteresēja. Bija Edmunds Kirsis, kurš bija šajās telpās arī pirms kaut kāda laika, kurš viņu sauc par Latvijas MMA tēvu, kurš lika pamatus un cepuri nost viņu priekšā. Viņš mans kaimiņš dzīvo 3 stāvus augstāk ar manim, manā mājā, bet mūsu mājā. Bet sākumā bija drosmīgi grūti, nevarēja cilvēks pārliecināt, tāpēc, ka tas nebija aktuāli. Bija tajā laikā kickboks populārs super, K1, pēc tam bija Glory, man liekas, arī aizgāja. Bet ļoti grūti bija, un man bija cilvēki jāpārliecina. Jelgavā ļoti spēcīga judo. Bija citi sporta veidi diezgan populāri. Jā. Mums ir ļoti spēcīga Jelgavā judo šitā, kā viņi pareizi nosaukt, judo skola. Jā, mums ir daudz judo klubu un labu treneru un ļoti labu audzēkņu. Jā. Ļoti grūti bija. Bez manas ģimenes atbalsta mēs tagad te nebūtu. Kā radās Fight Club ideja un kāds, kad oficiāli jau? Tev tagad kā oficiāli ir uzņēmums vai tā kā biedrība? Tā biedrība. Jā, radās viņa dažādu apstākļu pēc. Es tikai baigi negribu detalizēt runāt par to, bet bija tā. Ir joprojām labs draugs Toms, kurš tagad dzīvo Rīgā. Viņš kāds bija dzīvo Kalnciemā un šeit trenēja MMA. Un mums radās kopēja ideja. Viņš pasniedz MMA, es pasniedzu jiu-jitsu, un mēs taisam Fight Club. Un tie, kas trenējas MMA, var nākt uz jiu-jitsu, ka jiu-jitsu var nākt uz MMA, un tā collaboration, pareizi būtu, ka man gribas teikt. Jūs kā apvienojāties? Jā. Un mēs šeit tajā stūrī sēdējām un domājam, kā mēs sauksim savu klubu. Un tad mēs domājam, kādas mums būs krāsas, kādu mēs tur logo domāsim. Beigās mēs iznācām ar to Superman logo, izdomājām. Tāpēc, ka mēs esam Vecpilsētā, vecais Jelgavas vārds bija Mītau. Un tad mēs izdomājām, mums būsim Fight Club Mītau. Un krāsas mēs paņēmām no šitā paklāja, kurš ir paklājs, uz kura notika kaut kāds, es nezinu, kura gada Eiropas čempionāts brīvajā cīņā. Mēs viņu atpirkām, sapirkām, sačenģojām ar vienu mācību iestādi. Vēsturisks, jā. Viņš ir dramatiski vēsturisks, jā. Bet izskatās vēl kalpot var mierīgi ilgi. Easy. Viņu apkopt viņu daudz vienkāršāk nekā judo paklājus, jo viņš nav poreins. Tur tas džeks, kas saucās Franks, kas ir mūsu putuļu sūcējs, viņš nestrādā šeit, vienkārši izmest ārā. Jā, viņu palaida vaļā, viņš iztīra, bum, atnāk mana brīnišķīgā meita, kas iztīra visu šeit ar tvaiku, un mums nav bijuši nekādu baigo kaut kādas slimības, kaut kas, nekādas sanitāra problēmas. Bet Fight Club Mītau radās kā doma, kā tāda, tāpēc, kad MMA Jelgavā neskapēc nav iedzīvojies. Es nezinu, kāpēc, es nemāku pateikt. Jo Kirša kungs kopā ar šo džentlmeņa vārdu, viņi uzsāka šeit Kamakuru, kas ir tieši Holandes provinces filiāla šeit. Viņa neaizgāja, bija Covid, viss pārējās labās lietas. Un tad mēs ar Tomu mēģinājām to atjaunot. Viņš vairāk tā kā MMA pusē, viņš pats ļoti, manā skatījumā labs boksers un vispār milzīgs keks
tā kā tūnes kopā, tāds jaudīgs vecis. Jā. Mašīna, ja? Mašīna, pilnīgākā mašīna. Lūk, un es saku, džudžitsu pusi, man džudžitsu baigi patīk. Redot, ja. Viņš saka vairāk MMA, pēc tam viņš pasaka, ka es pārādzu dzīvot uz Rīgu, vai tu gribētu ņemt MMA grupu. Es sākumā baigi negribēju. Nopietni, es domāju, ka man nevajag to. Es negribu katru dienu būt zālē. Es atnāku uz to pirmo to grupiņu, MMA, skatos, tur 30 jaunieši, 28 latvieši. Cīņu zālēs. Es ar cīņām nodarbojos kopš 90 gadiem. Man bija 12 gadi vai 13. Jāņa Grāvera vadībā. Cīņu zālēs latvieši ir minoritāte. Tas, basketbolā otrādāk, vai ne? Varētu būt, bet es atnāku šeit un jaunieši, 11 gadnieki. Es domāju, es varētu viņiem pateikt visiem, lai viņi iet spēlēt futbolu. Viņi kausies stūra, tāpat Dobilas ielā. Es domāju, ka es ievilkšu puncīti un pamēģināšu MMA vadīt. Jo man bija backgrounds ar taekwondo, ušu, kung fu, saindā, kudo. Es domāju, es varu sazīmēt to MMA kopā. Vai ne? Un, protams, džudžitsu un brazīļu džudžitsu. Un aizgāju, puikām patīk un cilvēki nāk. Ir kas nenāk, kam nepatīk. Es neesmu $5 zīmots, man fucking visiem jāpatīk. Skaidrs. Kādas ir galvenās vērtības, ko jūs kā klubs biedrība pārstāvat? Godību. Godību un smagu darbu. Smagu darbu. Darbu, ieguldīt darbu. Tur, cieņa, protams, ka viennozīmīgi. Ja. Es vienmēr saku savējiem džentelmiņiem un dāmām arī, kad mēs atnākam tajās 3-5 dienās, kurš tur atnāk, pilnveidot sevi, nevis izdaudzīt saturu no otra cilvēka. Ja. Es varu paņemt jebkuru Māri, Ilzi, Sergeju un Pēteri, ja, un nolikt pie sienas un sist viņu, bet ko es panāku? Es vinnēju cīņu otrdienā Dobilas ielā 62A, otrajā stāvā džimā, kurš būtībā neko nenozīmē. Es varu palīdzēt tam Sergejam, Ilzeju, Annai un visiem pārējiem, pilnveidot viņus, pats pilnveidot sevi, attīstīt sevi. Un, kā mēs runājam ārpus kameras, kad ir arī cilvēki, kuri, atkarības daudzas, atstāja, pamet, nevatāšu patīk pareizi, ja? Mēģina izrauties ārā. Jā. Un man bijuši tādi cilvēki, kas, atnāk pasaka, ja nebūtu tavi treniņi, es joprojām kaut kur mērtātos pašobelē. Mauktu vaļā to, ko es maucu, un viņš saka, paldies tev, un nevienmēr viņi nāk atpakaļ. bet, jā. Es domāju, ka mēs, es teiktu, ka cieņa un appusējs atbalsts un tāds support mehānisms kopējais. Cik tev svarīga ir kluba atmosfēra un kopiena? Ļoti. Ja man tas nepatīk, tas šeit nebūtu. Es šeit esmu katru dienu. No pulkstens 5:20 līdz reizēm līdz 10. Tā ir daļa no manas dzīves. Es šeit pa darba dienu, es šeit esmu biežāk ar saviem bērniem un savu sievu, nekā es esmu mājās. Reizēm. Ģimene arī nāk trenēties? Protams. Īsi laulātāji bērni? Jā. Man liekas, ka tikai bērni nāk. Nē. Sieva arī vēl, ja? Mana sieva vinnēja Barcelonā fucking Masters violetas jostās. Zelta medaļu. Tur tā zelta medaļa tā nav manējā, tā ir viņas medaļa. Iznāk, tu mājās nevari tā, kā tu es nevaru dirsties. Pateiks, tu mazgās trauks, ja ne? Nē. Noliks tevi pašu uz lāpstiņām, ja vēl? Uz lāpstiņām tas būtu maigāk pateikt. Vai izsitīs no tevis putekļus ārā? Jā, nē. Mums ir baigi chill, mēs tā baigam tāda harmonijā, tāpēc, ka man liekas, ka reizē, ka mēs šeit zālē cīnamies ar viņu, ka viņa man dara pārāk, Sāpīgi. Dara pāri vairāk nekā pārējiem.
Ja? Humors, bet man liekas, baigi balansē mūsu kopējas attiecības, pēc, ka viņi ir ofisā šansē, un es ņemos pa ofisiem, un tad mēs atnākam šeit 2-3 reizes nedēļā. Meloju vairāk. Būsim pie 5. Izcīnamies, un tu esi mājās vienkārši. Es ieslēdzu televizoru, apsēžos un viss. Piepildīta diena. Jā. Mana meita ir super, manā skatījumā, super cīkstone, vairāk kārtēja, nezinu, un vairāk gadus, zelts, viņai uz kakla karājas gan visu katru gadu. Cik gadi meitai? 13. Mans puika trenējas 18 gadīgs, bet viņš tagad izdomāja, ka viņam tur skola meitene un vispārējais. Jaunība sākās, jā, viņš 18 gadīgs, skaistalis. Jūra līdz ceļiem. Jā. Sapratu. Es viņu vairs nevaru kontrolēt tik ļoti spēcīgi, bet mana meita, ko tu satiki arī, viņa tā, kas šeit puikām dod piepīpēt. Normāli. Pie tam vēl normāli. Skaidrs. Kā tu redzi Brazīļu džudžitsu attīstību Latvijā pēdējā gadu laikā? Pozitīva tendence? Ļoti pozitīva. Ļoti daudz klubu parādījušies, ir jauni, vairāk treneri, vairāk black belt. Es nezinu, cik melnās jūs ir kaut 11 jau, bet man ļoti patīk saldo, kā attīstās džudžitsu, kā Rīgā, galvaspilsētā. Grappling Club, Rīga Grappling Club, Barkāna kunga vadībā. Viņš man izpucēja pirms 2 nedēļām AGP. Superīgi, vienkārši. Kādā sacīkstēs? Jā, mēs cīnījāmies, mēs bijām. Viņš bija pa manī kilogramu 15 vieglāks. Viņš piekrita faitam, kaut ko mēs esam kopā trenējuši. Būtībā viņš bija baltā josta, es biju baltā josta, mēs vienlaicīgi sākām. Viņam vienkārši bija super privilēģija, viņš trenējās pie Minajo kunga, kas bija BJJ Black Belts. Mēs Jelgavā paši, YouTube's vispārējais. Bija tāds DC++ vēl kādreiz, ja tu varbūt atceries. DC++. Kur varēja kačāt visu kaut ko. Es sapratu, torrenti. Jā. Pirms torrentiem. Pirātiskā failu. Pirms vēl pa torrenti pīpai nervos stūrī bija DC++, no kurienes varēja dabūt kaut ko. Ja? Es trenējos no DC++ un no torrentiem, viņš trenējās pie Minajo kunga, kurš bija aizmirst uz sitienu vārdu, viena gentleman black belts, kas ir super, jā. Viņš attīsta ļoti labi džudžitsu Rīgā, Maslova kungs, Gracie Baha, kurš bija kādreiz Safeforce, arī attīsta šitie brāļi, kā Černiauski, jā. Viņi attīsta ļoti spēcīgi džudžitsu, Rīgā ir jaudīgi, tur ir vairāk izvēļu nekā gribētāji, man liekas. Tagad pa perifēriju, Jelgavā, kaut kad Manuels teica, ir tāds Manuels Isinžans no Sevārča, no Rīgas, teica, ka Jelgava ir džudžitsu galvaspilsēta. Brazīļu džudžitsu. Tas ir interesanti dzirdēt. Vismaz kaut kas pozitīvs. Jā. Nē, tas jau jautājums, vai tā ir taisnība. Man gribētu domāt, ka jā, bet Jelgavā vienu brīdi mēs, šobrīd, mums ir 2 klubi Jelgavā, BJJ Jelgava un Fight Club Mītau. Un šeit, šajās telpās trenējas, ja mēs ņemsim BJJ un MMA kopā, kaut kāds 110-120 cilvēki. Ar ko atšķiras Latvijas Brazīļu džudžitsu no ārzemēm? Ir kaut kāda ārzemju klubiem vai principā atšķirības nav sevišķi nekādas lielas? Man liekas, ka vajag atšķirības nebūs, tāpēc, kad viss jau tā, sauksim to pat dvižuhu, viņiem ir tāda visur. Būtībā viss jau dzīvo tagad online,
Un mēs jau cenšamies turēties līdz tiem trendiem, kas ir ārzemēs. Praktiski visas inovācijas, jaunas lietas nāk no ārzemēm? Jā un nē, mums ir Latvijā, Lietuvā, Igaunijā likam bišķi mazāk, bet Latvijā, Lietuvā ir vēl nedaudz tā Sambo tā skola, kas bija 90. gadu, bet savādāk visiem mēs maucam līdzvērtīgi. Leiša brauc pie mums mazāk, tad Krāna, viņa nepiems negrib braukt ciemos, bet mēs pie viņu vairāk braucam, bet tā baigi atšķirības nav. Leišiem nedaudz, varbūt, nezinu, kā pateikt, kareivīgāki varbūt, jā, nedaudz. Agresīvāki? Jā, tā varētu teikt, jā. Bet man te ir tādi klubā džentelmeņi 40 pāri, kurš tāds Igors man ir metinātājs, viņš izmetinās fucking saturu no jebkura gandrīz vai. Jā, un tā viennozīmīgi nevar pateikt, bet... Kungs labākajos gados sāka sportot un... Yes, viņa dēls uzsāka, viņš pievienojās un tā mēs tur darbojamies. Jaudīgs vecis, vienkārši jaudīgs. Un tur, kā paņem, tur ir substance, tur... Es pat varbūt svarāju pa viņu smagāks, bet fakas izkustināt, nevienmēr varu. Tagad ir sadaļa darbs ar bērniem, jauniešiem. Kas tev tieši motivē strādāt ar bērniem un jauniešiem? Mani bērni. Man liekas, ka mani bērni, tāpēc, kad man bija tāds pirmais treneris Jānis Grāveris. Es vienmēr viņu ceļu piedestālā. Tekvondo treneris man bija tāds Līvānos. Es vienkārši redzēju, kāds pozitīvais pienesums ir tam visam, ko viņš darīja ar mums. Un es vienkārši tā kā skatos, teiksim, man ir vairāk audzēkņi bijuši tādi, kurš ar plecu gar sienu šļūdz un tev acīs neskatās. Kā tevi sauc? Tā un tā. Paiet 3 mēneši, viņš saka, treneri, es šodien vācu valodā darīju šito un to. Vēl es runāju, vācu valodā runāju to, darbmācībā es virpoju to. Viņš man runā. Pirms tam viņš gāja gar sienu, jo viņu skolā pazemoja, bulingoja. Un man tādi vairāki, kuri atnākuši, viņš šļūdz gar sienu, nevar pateikt savu vārdu. Pēc laika viņš saprot, ka viņš uz cīņas paklāja, cīnoties ar atletiskiem džekiem, viņus var vinnēt, un viņš dabū to pašapziņa pieaugt. Augšā vienkārši, un nostāda viņš uzgāja. Jā, un man tad vairāk viņš vienkārši, cilvēks viņš pilnīgi mainījies arī. Man ir bijuši pat, ir viena mamma Sintija, ja, viņa 100 punktiski skatās TikToku. Viņas abi puikas trenēs pie mani. Viņa vairs netrenēs, dažādi apstākļi pēc, bet viņu, protams, mega supportu mūsu visā dvižuhā. Un viņas puikas arī. Viņš bija vienā sačos, viņš bija tik enerģiski, viņš sakoda kapi. Zobus, ja? Viņš pārkoda. Es to nevaru izdarīt. Viņš sakoda un tur bija metamā ārā. Ja? Man patīk tas... Tā motivācija, ko sīkie pēc tam saņem, ka viņi saprot, ka viņi var pārvarēt kaut ko sarežģītāku. Ka var ieguldi darbu, var kaut ko dzīvē savā mainīt un sasniegt. Tāpēc viņam dod tās strīpiņus uz tām jostām, ka viņi kaut ko ir sasnieguši. Tas nav tā, atnāc 5 treniņus, na tev strīpa. Ja. Es skatos, vai viņš var izdarīt to, ko viņš nevarēja pirms tam. Ja viņš var, here you go, son. Kā tu, teiksim, panāc disciplīnu treniņos, saglabājot pozitīvu vidi? Vardarbīgi spīdzinot bērnus. Es jokoju. Ar čību per? Nē. Tā kā judo skolā. Es kādreiz kendo nodarbojos. Zini, kas ir kendo? Kas? Kendo. Kendo. Kaut kas pazīstams, bet... Bambusa zobeni. Ja? Es kādreiz kendo nodarbojos. Super sen pie lieliski treneri, kurš ir saņēmis Japānas vēstniecības apbalvojumus vispārējais. Ja? Man ir bambusa zobens.
joprojām tur stāv. Tur, jā, caur. Es viņu, protams, nepielietoju, bet bērniem baigi patīk, ka es viņu paņemu līdzi. Ja? Īstenībā iedvesmojot. Tu viņam izstāsti sīkiem, pastāsti personīga piemēru lielākoties. Tu jau nevari, ja tu ņemts ar čību, viņš aizies projām. Viņš būs rītdien pie citurējies trenēt. Andra Ilzas un vispāriem trenēsies, ja? Nē, tās metodes, kur sākumā tevi atdauzam, pēc tam, ja tu atnāc vēlreiz, tevi turpinās trenēt, tas vairs 90 šansē, tur tagad nebūs. Mēs esam savādāka paudze, tagad jau tā tālāk, bet personīgi piemēru, iedvesmojot, palielu tā tikai savādāk. Kādas īpašības Brazīlijas džudžitsu palīdz attīstīt bērnos? Ne tikai sportā, bet arī dzīvē? Izturību. Izturību? Mentālo izturību un fizisko. Man vairākie vecāki zvana, mana meita grib nākt uz MMA. Es saku, vai jūs saprotat, ko nozīmē MMA? Jā, mēs pa televizoru redzējām. Es saku, bet saprotat, ka jūsu bērnu sitīs. Sitīs. Cits bērns sitīs, jā. Jā, cits bērns sitīs savu bērnu. Vai tas ir tam gatavs? Klusums. Es saku, varbūt nākam uz Brazīlijas džudžitsu, kur viņu sākumā tikai mūšīs. Un ja viņš to var izturēt, man ir bijuši pieauguši cilvēki, kickbokseri, kuru es dabūju pozīciju saucās side controls, es viņu piespiežu, un viņš histēriski, klaustrofobiski, histēriski, spirinās, es viņu palaižu vaļā tikai tāpēc, lai viņš neaiziet ar sirdi no sērijas. To darīs tavu bērnu, plus viņu vēl sitīs. Vai tu esi tam gatavs? Viņi tā domā. Es saku, nākam uz džudžitsu, viņš pacīnās, tāpēc, ka kimono cīņa ir daudz sažģītāka nekā bez kimono. Un, ja viņš to var izturēt, viņam patīk, viņš good to go, mēs varam pielikt klāt boksu, kickboksu un varam laist MMA. Es vienkārši negribu, lai cilvēki savus paši saviem bērniem pāri nodara. Nezinot, ko viņi... Vispirms atnāciet, paskatieties, pamēģiniet, un tad pastīsimies, ko tālāk. Tieši tā, jā. Nevienmēr televizorā vispārreiz parādīs. Mēs tikko skatījāmies mājās, skatījāmies UFC. Rubi ārā cilvēkus. Tu esi gatavs, ka cits 13 gadnieks sitīs tavējo. Kā varat atnākt tavs bērns mājās ar pārsistu šņukuri? Labākajā gadījumā. Jā. Skaidrs tā. Vai vecāki saprot? Mēs jau tikko tur runājam. Vecāki nesaprot. Īsti, kas nozīmē, kas ir džudžitsu, Brazīlijas džudžitsu? Brazīlijas džudžitsu kā tāds, viņš ir, man liekas, fundamentāls, kruts pasākums. Neskatos no tāda militārā / policijas vai pāriem pielietojumiem. Viņš ir kā kontrols mehānisms. Tāpēc, kad es jaunieši sīkie, kas man trenējas, es viņiem saku, tev nav obligāti jāsit. Tu vari to savu, ar ko tā konfrontācija skolā ir, nometi, uzkāp viņam tāda pozīcija mounts, es izplatīšu augšā. Nofiksē viņu? Fiksē, nesit viņam. Jā. Tur viņš saprot, gaidi skolotāju, atnāks, viņa izrulē situāciju, tur nebūs nevienu neko pāri, nedarīs neko. Tikko tas sāks sist ārā snuki, degunus, zobus pārējais, jau savādāk uz to līdz skatās. Kamēr tu ir nokontrolēt viss, un tā tālāk, un man reizēm, vienreiz vai divreiz, meita zvanīja. Tēt, es varu meitenei darīt? Es saku, jā. Double leg takedowns, mounts, bet neko tālāk. Viss. Kāda cits bērns skolā bulijoja un nesaprata laikam uz ko uzlīda. Jā. Tāpēc nevajag. BJJ ar to ir krūts, ka tur nav sitienu. Es paņemu pieaugušu dāmu kungu, bum, nogāžu zemē, uzkāpa mountā, es turu pozīciju un tici man, es varu cilvēku dzīvi izdarīt, nepanesamu esot augšā viņam. Ka dažas minūtes viņam dzīvē būs neērti. Pat ne dažas minūtes, tur 30 sekundēm pietiks. Mēs varam izdarīt, Kādi ir tavi lepnuma brīži audzēkņi, kuri īpaši izcēlušies vai sasnieguši kaut ko lielu? Viennozīmīgi mana sievas uzvara Barcelonā. Viņa ļoti satraucās par to. Nevarēja dabūt pretinieku, pretinieks parādījās.
mēs mainījām kimono, kas neatbilda, un pēdējā brīdī pirkām un vispārējais. Tas manas meitas sasniegumi, es jau parasti iegrūžu gandrīz 10 kg smagākā divīzijā vienmēr, lai viņa ir interesantāk, ja? Tā var teikt. Man patika, kā Adriāns nostartēja šitajā te Lucky Latvian ar to Zepa, ko mums bija tur tāds, viņiem tur bija savs bijis kaut kāds tur jauniešiem. Kaut kāds Zeps ir, ļoti labi, viņš nostartēja, tagad tikko KOK sitās un vispārējais labi. Mēs tikko bijām pagājušajā nedēļu, meloju, aizpagājušajā nedēļu, uz Rīgu pie Sevārča, pie Manuela uz džimu. Jaunieši nostartēja sakarīgi, bet laikam lielākais tāds fundamentāls sasniegums ir manas sievas uzvara Barcelonā. Tas ir tā lielais zelta bleiks, kas tur stāv, tas tāds, ko es varu tagad tā pēkšņi atcerēt, tā uz sitienu pateikt. Bet jā, man visi jaunieši, man sīkie, mēs kā maucām. Šogad gan mēs tad noslinkojām pēc vasaras, bet overallā mēs kā aizbraucam uz Sačiem, mums parasti 11 medaļas ir. Tas jau ir. Priekš bērniem tas laikam tīpaši liels sasniegums, ka viņi... Ne, sīkiem patīk, viņam vajag to... Apliecinājumu. Jā. Tavs darbs jauniešiem labi zināms, kā tu redzi sporta nozīmi jauniešu raksturu veidošanā un šodienas disciplīnā sabiedrībā? Visi, teiksim, sporta veidi var disciplinēt jaunieti vai, teiksim, tomēr cīņas sporti? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka cīņas sportā ir tas aspekts, kad tu cīnies pret noteikti cilvēku. Esmu mēģinājis kaudzi komandas sporta veidu. Nav mans, točno zinu. Futbols, basketbols, paldies, var pasīties viņu, bet cīņas sporta veids tas, ka tu izgāji, nostartēji, ja tu vinnēji, tu esi balis un tos treneris zaudēji, tu esi losis un tu tos treneris kaut ko novīdēt uz galam, ja, tā rūpīgi sakot. Bet man liekas, kad jauniešu rakstura veidošanā tieši tas, kad ir ļoti grūti, ļoti smagi, es nezinu, vai basketbolā, es esmu basketbolā runāt, tāpēc, ka manam brālim ir dēls, kurš spēlē Rīdzenē un ļoti labi spēlē. Tu vari dabūt to, kad es tevi skanēs vardarbīgi, ja? Es tevi spiežu zemē no visa spēka. Jo, džiu-džitsu, tā kā es runāju par tavu uzvalku šodien, ja? Ja es paņemšu tavu uzvalku, otru pusi, un es liekšu, es gribu, lai tu padodies. Es negribu, lai tu pavingro. Es gribu, lai tu padodies, saproti, ka es tevi žņaukšu, ja tu nepadosies, tevi nožņaukšu. Es saprotu, ka tas skan vardarbīgi, varbūt psihopātiski nedaudz, ja, bet tā, kad es žņaudu, es kaudzē pieaugušo džentelmeņu, kas piemēram nāk, viņi mēģina man nožņaukt pa īstam. Nevis pa jokam. Tā kā boksā, boksā 30% paboksēsim. Pam. Nē. Tā, ka es paņemu tavu jaku, es gribu, lai tu padodies. Lai tu saproti, ka šajā brīdī, šajā mirklī, es esmu pār tevi pārāks. Tas varbūt radīs cilvēkam vēl motivāciju mācīties. Jā. Un domāju, ka tur tas aspekts ir, ko nevar dabūt basketbolā. Es šodien pat vaiprātīgi sakartība. Šodien pat nošēroju Instagramā, ja. Es nezinu, kur bija Habibs laikam, ja. Lika, tu vari būt krūts ar to, ka tu ar savām kailām rokām vari būt mašīna, vai tu vari mest bumbu grozā. Ja? Atšķirība. Tāpēc, domāju, tiem jauniešiem tas, ka viņš saprot, ka viņam ir tās spējas, tas, man liekas, dot vairāk nekā basketbols. Saki, mums ir tāda smaga lieta, tagad Latvijā parādījusies. 90. tas bija savādāk, ka, teiksim, sporta klubos audzēkņi nodarbojas, teiksim, ar bandītismu. Tagad ir smaga lieta, ka sporta klubu paspārnē gan audzēkņi, varbūt gan zinot, gan nezinot treneriem, tirgo narkotikas, varbūt vai paši lieto, kā saka, liek jumtu.
kādas ir tavas domas par to, un ko tu, teiksim, darīt, ja tu uzzinātu, ka tavā klubā kāds no taviem audzēkņiem, teiksim, nodarbojas un organizē narkotisko vielu tirdzniecību? Jā, to es dzirdējis, un mums pat uzvārdos nesaukšu, bet ir bijis viens, kurš kādreiz trenējās vienā citā zālē, kuras kādreiz darbojos. Viņš bija Spānijā, man liekas, arestēts par kaut kādu narkotiku vielu apriti. Fišku, jā, apgrozību tā tālāk. Man nostāja viennozīmīgi negatīva. Es 3 gadus dienēju Nīderlandē, kas ir ļoti liberāla pret dažādām narkotikām. Es uzskatu, ka katra cilvēka šitas tiesības izvēlēties, ko viņš dara, kā viņš dara un kāpēc viņš dara. Bet, ja tas notiek zem tā kā kluba, zem biedrības, whatever, manā skatījumā tas nav pieņemami. Es to neatbalstītu viennozīmīgi to cilvēku, kā pateikt, ne gluži izolētu, bet veiktu smagas pārnes, jo man ir bijuši cilvēki, kas ir lietojuši narkotikas un tādas lietas, un mēs esam apsēdušies, parunājuši, izteikšos nedaudz, varbūt... Audzinoši raksturu pārunas? Jā, nedaudz, varbūt, teiksim tā, nevienmēr viņas ir bijušas laipnas un korektas, bet es pateicu, ko es par to domāju, un ja cilvēks grib kaut ko... Ja viņš grib būt šeit, viņam jāpieņem to, ko es saku. Ja nē, viņš hit the road, jā. Respektīvi, vispirms tad tu nenovērstos uzreiz no cilvēka, to parunātu. Jā, protams. Ja cilvēks nesaprastu, tad jūsu ceļi šķirtos. Protams, jā. Kā, teiksim, attieksme būtu pēc citu klubiem, kur, tu zini, ka tur to pat netieši atbalsta, veicina, nebojkotētu, teiksim, sacensības tādiem klubiem? Es par to domāju, jā, un man te kopš pēdējā laika es par to ļoti, ļoti domāju, kā to... Es pamatošu, kāpēc, jo bieži vien tagad arī dēļ valsts politikas, kad cilvēki mazāk sporto, raksta visur ārā, kad lai neapmeklē sportu, tur atbrīvoja mārsta no sportiem. Cilvēki, kas nodarbojas cīņas sporta veidiem, viņi var noteikti tā, teiksim, apvidū dominēt. Kad viņi var būt, teiksim, tevišķi spēcīgāki, izlēmīgāki. Piemēram, kaut tie paši tie Gobzema nesamie storija, kad ir vairāki sporta klubu audzēki, pat varbūt treneri nezin, viņi iespaido un zem sevīm paņem dīlerus, tā kā reketieri darbojās, tā kā organizētā grupā. Kad, ja kaut kas nenotiksies pa viņu gribai, viņi izmantojot savas prasmes, fiziski iespaidot citus cilvēkus un liek viņus nodarboties noziedzīgu rūpalu. Paši paliekot kā tikai naudas savācēji. Man grūti spriest, bet man liekas, ka... Vienalga tavas domas variācijas. Piemēram, tu zini, ka kluba vadītāja paspārnē audzēkņi ar to nodarbojas, piemēram, pilsētā Kuldīga. Un jums ir tur sacensību kalendārs, redzi, ka tur sacensības būs, un tur brauks tā kluba audzēkņi. Un, piemēram, viņi tur ir federācijā, tādu jautājumu necelt augšā, kad vajadzētu ietekmēt šo klubu. Es domāju, ka federācija būtu pirmais, kas to jautājumu varētu risināt. Otrs ir jautājums, kāpēc, ja ir tāds klubs, kāpēc tad, teiksim, pilsēta rada iespēju šim klubam pilnveidot savu darbību, realizēt savus sporta pasākumus, turnīrus tā tālāk. Ja. Es kā klubs, kā biedrības vadītājs, protams, ka varu boikotēt, ja, bet vai tas atrisina jautājumu, kāpēc tas klubs to var darīt joprojām? Vai ne? Tas mans skatījums, bet no nesen ienākušam informācijas ar sāku domāt par dažādiem sporta pasākumiem, kur būtu mums mūsu biedrībā jāpiedalās un tam līdzīgi. Es domāju, ka viennozīmīgi negatīva attieksme, jā, tāpēc, kad, kā es teicu, jā, individuāli, kā cilvēki grib lietot kaut kādu substanci, vielu un tā tālāk, viņa ap to jū, kā saka, bet ja tas notiek zem kluba un klubs to subsidē, tas ir bullshit pilnīgs.
manā skatījumā. Es domāju, ka, nu, un pēc tam jau vēl apkārtnē par to zinu, nu, tas raisa vairāk jautājumu nekā atbilžu. Ne? Skaidrs, labi. Tas vienkārši tāds ļoti aktuāls un smags jautājums ir, kad es saprotu, jā, es dzirdēju. Zudina jaunus cilvēkus tieši narkotikām, jo nav izstrādājusies cilvēkiem personība, un tad viņiem visvieglāk tās vielas ir iesmērēt. Un arī tā ir ātra, viegla nauda. Piekrītu, jo ne visi ir gatavi smagi strādāt un ieguldīties, lai izsastos. Varbūt tu atceries, bija kaut kad tāda viela saucās... Kā viņa bija nosaukums? Pļāva zāli, spricēja ar benzīnu un ar acetonu. Krokodilu? Kā? Krokodils? Ne, krokodils, nebija cits viens. Magoņu, salmi kaut kādi? Pak, neatceros tagad, nepateikšu. Bija. Viņu injicēja venozā veidā? Nē, viņa bija pīpējuma. Pīpējuma? Jā. Hanka? Nē. Bļāviens. Hašišs, marihuana? Nē, tas ir klasika, bet bija viens koči un Rīgā viņi tirgoja vienkārši. Spice. Jā, yes, sir. Un bija tā, kad Rīgas cīņu klubi, nesaukšu nosaukumos, reāli gāja ar Spice iestādēm, boksējās. Gāja fiziski tos būdītas. Motivēt. Pārtraukt darbību. Jā. Jā, Spice tur bija, kur cilvēks praktiski pa dārziņu varēja palikt uzreiz. Jā, tur ieviņš ir tā, ka cilvēki plikiem dibeniem skrēja pa stadioniem. Bija arī kādam, kuram pēc vienas reizes jau iestājās smadzeņi. Kliniskā nāve. Viņš pa dārziņu paliek visu mūžu, kaut arī pats cilvēks veselīgs vēl kaut kā varēja būt. Un tāpēc, sporta klubiem ir gan pozitīva, gan negatīva tāda, tā spēja ietekmēt jaunatni, bet man jau gribās domāt, ka vairāk pozitīvi, bet jā, ir klubi, kas darbojas arī tādā. Jo vēl arī ir variants, ka tieši klubu izmanto tā kā veidu, kur atmazgāt to naudu, jo piemēram, pārsvarā jau klubiem ir telpu īre. Nu jā, komunālie. Piemēram, varbūt arī cilvēks grib sev arī kaut ko nopelnīt, ne tikai, brīvprātības pamata darboties. Un arī vienmēr ne jau tie audzēkņi nāks stabili, ka tu var rēķināties tur ar tik lielu plūsmu cilvēku. Lai būtu tur arī tā visa problēma varbūt. Nu, ne problēma, bet tā situācija tāda. Problēma tā, man patīk. Kā tu pats minēji sākumā, ka tev 2 audzēkņi nāca, 10 lati, un tu pats piemaksāji 60 latus vēl. Tas bija tīrs entuziasms, tāpēc, kad es gribēju, lai tas jiu-jitsu kudo tajā laikā vēl viņš aiziet, tā kā Jelgavā. Tāpēc, ka neviens to negribēja, nejūta vajadzību pēc tā kā tāda. Kas tavuprāt ir svarīgākais? Tehnika, fiziskā sagatavotība vai mentālā izturība? Vai varbūt visas 3 lietas kopā? Labs jautājums. Tieši treniņā. Mums ka mentālais. Tehniku var piedzīt, kardio mēs uzdīsim, bet ja tu mentāli salūsti, tu... Var neatkopties. Jā. Es domāju, ka mentālais primāri. Vispār jau uzkačāt. Tāpat tā kā, spiekšana no grudaka, kā saka latviski, tu vari 60, 70, 80, bet ja tu mentāli salūsti jau pie pīsētņika, tu neko tur neuzspiedīsi vairāk. Kādu tu padomu dotu cilvēkam, kas atnāk pirmo reizi Brazīlijā jiu-jitsu treniņu? Tur būs starpība starp bērnu, pusaudzi, pieaugušo, senioru padomu, kādu tu dotu? Bērnam ir angļu termins, keep it playful, ja? Kā rotaļu, pieaugušajam bez traumām? Ir tas, kurš Ghetto Games dibināja, kā viņam bija Elbakjans? Jā, viņam uz busa bija rakstīts, galvenais nemīst. Ja? Es pieaugušiem teiktu to un saņemties, tāpēc, ka viņš atnāk ar kādu domu, tā kā kaut ko darīt. Un tas ir tas variants, kur tev jādara pavisam pa īstam. Arī sievietes nāk. Arī sievietes, jā. Arī sievietes. Dāmām es parasti mēģinu, es cenšos iedot tos partnerus, kas būs, advancētāki tehniski, jo viņi mazāk fizisko spēku izmantos un mazāk
opciju, ka viņš var nodarīt pāri, nejauši. Piemēram, jums klubā ir cik audzēkņi, kas nāk trenēties, visi vecuma? 120. Un cik no tām dāmas ir? Dāmas / meitenes? Jā, arī arī bērni, sievietes, pusaudzes. 30? 30. Nu, es meloju pagaidu. Tas tā. Ir arī kāds seniors, kas nāk virs 50, 60 gadi? Tagad nē, bet tagad es pasniedzu Ankārā pie Vaškova, ka es īrēju, bija Uldis, viņam bija vārds. Es varbūt aizmirsīšu vārdu pareizi. Viņam bija 65 gadi, laikam. Nāk trenēt. Mega krūts čalis, mega krūts. Es vēl kaut kad velosipēdu braucu. Pensionāru zaļumbalē viņš salauztīja kuru, ja? Viņš uz zaļumbalu līdz uz mājām aizvazīs. Vajadzēs, ja. Es braucu velosipēdu apkārt tur Tušķu aplis, tur pa kreisi aizbraucu uz mazdārzeņiem. Es miros velosipēdu, skatos džeks, viens ir aplis stāv. Es piestājos dzeru ūdeni, skatos, Gunča, Vokāņas, Guntis. Viņš saka, čau. Viņš trenējas ar visu savu dzīvi kopš, es negribu samelot, 15 gadiem. Viņš visu dzīvi trenējas. Bro, viņš tev man štangu ieliks tā kā nav rītdienas. Tur. Ar vienu roku varu. Vienu roku pie tam. Viens blitz jautājums, lietotājs Karpiņš jautā, no kāda vecuma ieteicams bērnam būtu uzsākt nodarbības? Ir vecāks nobriedis, apzinās, grib vest sākt, lai uzsāk nodarbību džudžitsu. No kura vecuma? Mierīgi, no 6-5 gadiem. No 6-5 gadu vecuma. Kā, man vienkārši, ja man būtu, tad, kad es kaut kad aiziešu pensijā no savu pamatdarba, es taisīšu vēl vienu grupu, kas būs tur 3 līdz 6 gadi. Vienkārši tiem jaunākiem dāmām, kungiem, man nebūs partneri, ko iedot. Jo džudžitsu ir partneri sporta veids. Man vajag partneri. Ja es gribu iemācīt metienu, vajag kādu, ko mest, man vajag tevi. Ja? Es tevi metu, mēs esam draugi. Nu, relatīvi, ja. Bet tiem sīkiem vienkārši, viņiem ir savādākā mācība metode, pasniegšanas metode, viņiem vairāk ir tā kā, mēs mācāmies body mechanics, mēs mācāmies, kā savu dupsi kustināt, tur kā pārvelties, vai ne? 6-gadīgam var vairāk slodzi ielikt iekšā, atkal 10-gadīgam vairāk un tā tālāk, bet, domāju, 5-6 tas ir. Sacensības, tas ir mērķis vai līdzeklis izaugsmē? Otrais. Izaugsmē. Otrais, jā. Tu vari sačos pārbaudīt to, ko tu trenējies. Vai mācies? Jā. Uzmanību savu? Jā. Un tad tu skaties, vai... Mana teorija ir tāda, ka... Es, protams, ka neesmu profesors baigais, bet, vienas sacensības tev atsvers mēneša treniņu točnu. Tas ir, manā skatījumā, ja ne vairāk. Tāpēc, ka tu būsi pret to cilvēku, kurš atnāca ar domu vinnēt. Uz sačiem nebrauc piedalīties. Tie, kas saka, es piedalos sacensībās, viņi dirž palielam. Viņi nerunā. Tas nav taisnība. Uz sačiem brauc visi pēc medaļām. Man bija startēja Nimēgenes sacensībās zilajās jostās. Man stāvēja džeks, sēž blakus džeks. Mēs ar tevi tiekamies uz tipa par trešo vietu. Es saku, labi. Viņš saka, bet man jau to jostu, to medaļu nevajag. Es saku, vecīt, tiem, kam nevajag medaļas, viņi palika divānā mājās. Es saku, tu un es tiekamies paklāja. Let's go, ja. Tāpēc tāda tukša... Kāds vienkārši savas ambīcijas negrib parādīt. Jā, bet uz sačiem brauc vinnēt, cilvēki nebrauc piedalīties. Es netērēju savu laiku, naudu un enerģiju, lai piedalītos. Es piedalos treniņos. Es gribu vinnēt sacensības. Vēl viens jautājums. Ir tādi vecāki, kura izdara spiedienu pret bērna gribu, ka viņam jānāk šeit jātrenējas? Jā. Izdodas mainīt bērna domas? Nē, nevienmēr. Nevienmēr. Ir tā, ka nāk sakostiem zobiem un... Man ir bijis, kur mamma dēlam maksā par treniņu, viņš atnāca treniņu. Labi izvadies. Nopietni. Treniņu beigās mamma iedod viņam 5 eiro, ka viņš labi izvadās. Ka nāk uz treniņu, ja? Jā. Viņš dara kaut ko vai tīri kaut kur sēž? Viņš atstrādā 5 eiro. Uzvadās labi. Viņš kaut ko iegūst, domāju, ka nē.
Bet man bija viena, viņa ļoti sirsnīga, sakarīga sieviete, gribēja, vēlās tam bērnam iedot maksimāli daudz, to pozitīvo, lai viņš tur nav. Mēmes dēliņš. Jā, un viņš man nāk prasa, vai šodien labi uzvedos treniņā. Es saku, jā. Un es redzu, kā viņu iedod viņu 5 eiro. Tāpēc, ka viņš labi uzvedās. Tas super sūdīgi ir, man liekas. Baigi nepareizi. Knuta un Pātaga politika tā. Jā, tas ir Pātaga un Prēņiks, jā, tur, Iznāk, viņai laikam pašam tā vēlme nebija nākt, darīt kaut ko. Tīri. Jā. Ir tādi, kas sīki veči pasaka, tu nāksi, viņš nāk, tīpa tā kā dara, tā kā nesanāk, un beigās viņam kaut kas klikšs, un viņam sanāk, un viņam aiziet, un viss ir ok. Pa Jelgavas sporta vidu kopsumā, pašvaldības atbalsts, sabiedrības, vai, teiksim, jūsu biedrība saņem naudu, esat pretendējuši kādreiz prasīt Jelgavas domē? Tagad es bija kādreiz tāda biedrība Jiu-Jitsu Team Jelgava, kura tika organizēta par Fight Club Mītavu. Mēs rakstījām iesniegumus, pieteikumus sporta centram, dabūjām naudu priekš sporta pasākumu organizēšanas. Mums bija audzēkņi, kas nostartē ļoti labi Skandināvijā, Romāns Drosts un Krišjāns Grantiņš, kas no Bauskas, bet viņš pārstāvēja Jelgavu, kas saņēma finansējumu un sporta inventāram, man liekas, tur par kaut kādu 400-500 eiro katrs. Pa godalgotām vietām, jā? Jā. Bet sākumā, kamēr tu esi tur lejā, neviens tev neko nemaksā. Neviens tev neinvestē tevī. Tā, kad tu kaut ko jau vari parādīt, tu jau kaut kur esi, tad, ok, uz tam vērts ir dot kaut ko klāt, vai ne? Respektīvi, nostāja ir tāda pašreiz, kad cilvēki kaut ko sasniedz vai audzēkņi, tad arī ir iespēja kaut ko saņemt. Protams, jā. Tevi daudzi sauc Jelgavā par Jiu-Jitsu tēvu Brazīļu. Kā tu uztver pats šo apzīmējumu? Kā atbildību, lepnumu, motivāciju? Pilnīgi taisnība. Tā arī ir. Es vienam savam bijušam draugam teicu, ja nebūtu es, viņš spēlētu futbolu. Nevis Jiu-Jitsu nodarbotos. Tas nav lielīšanās, bet tas ir ļoti, ļoti ilgtermiņa, daudz laika un naudas un nervu prasījis darbs, lai šo sporta veidu ieviestu Jelgavā. Tas pats Jānis Eisaks, varbūt tu zini, ja? Mani sauca par Jiu-Jitsu pionieri vienu no. Jo es to sāku nodarboties, tagad tas vispār nebija populāri. Es sāku 5. gadā? 20 gadi, jā. 20 Man ir tāds amerikāņu teiciens vai biznesa princips, ja gribi gūt panākumus dzīvē vai kaut kur, tad jāiet tur, kur neviens to nedara vai negrib darīt. Jā. Tā arī bija, kad, tā ir atbildība savā ziņā arī varbūt nedaudz ekstra slogas, bet mani apaļumi to var panest. Es domāju, ka es tikšu galā ar to. Skats par nākotni. Kādi ir tavi nākotnes personīgie mērķi un kā trenera? Es gribu vismaz vienreiz vinnēt vienu cīņu IBJJF Eiropas čempionātā masteros. Pats, ja? Jā, es 2 reizes piedalījos. Vienreiz aizbraucu ievaru saplēstu muskuli, saplēsu viņu vēlreiz cīņas laikā un zaudēju pēdējās 30 sekundēs Brazīlim, kuram uz jūtas bija strīpa vairāk nekā es trenēju Jiu-Jitsu. Viņš bija super krustčeks. Es pēc tam paskatījos Instagramā. Mēs esam tagad draugi Instagramā. Attiecīgi. Es skatos, viņš ir fucking Brazīlijas Special Forces kaut kāds tur motherfuckers. Brazīlijas armīnieks, ja? Nopietnas džeks ar tērauda bumbaļiem, vai ne? Un pēdējais startēju. Es dabūju tā kā ribu dislokēšanu. Man tā piespieda, ka man likās, ka man ribas pa plaušām aizgāja. Sporta veidu runāt, vai ne? Jiu-Jitsu tulkojas kā maigā māksla, vai ne? Tur maiga nekā nav. Es gribētu, lai mana roka paceļās vienreiz IBJJF-ā
Masteros vai Eiropas čempionātā. Un es gribētu, lai mana meita būtu black belts. Melno jostu iegūt? Jā, lai viņa būtu melnā josta kaut kāda. Melno jostu kas piešķir? Es ceru, ka es piešķiršu viņai. Tev ir tādas tiesības, ja? Šobrīd vēl nav, bet pēc 3 gadiem būs. Tas jāaiziet kaut kāda kvalifikācija? Tu lai dabūtu melno jostu, orientējuši 10 gadi paiet. Tas nav tā kā karatē. Jānodarbojās, ir ar to jāpasniedz, kaut kur regulāri jāpierāda savu kvalifikāciju. Jātrenējas, jāpiedalās, jātīsta, jāinvestē, tajā sporta veidā. Nav tā, ka vienkārši tu esi tā kā armijā, 10 gadus notienējis, tagad tev pienāks pakāpi. Pat armijā tā nevar dabūt vairs. Tev ir kursi jāaiziet. Es kaut ko redzot par to zinu lietu, ja? Karoči, un īsāko tā ir tagad 10 gadus tu močī, tu cīnies, trenējies, sporto, traumas, viss pārējais. Tu dabū melno jostu. Nākošo strīpiņu uz melnās jostas dabū pēc 3 gadiem. Uz melnās jostas. Pēc tās strīpas vēl 3 gadi. Un tā, kad dabū 2 strīpas, tu vari dot kādam melno jostu. Es šobrīd varu iedot jostu līdz brunai jostai. Oficiāli pēc IBGF postulātiem. Tāpēc es ceru ļoti, ka mana meita to visu pasākumu neatstās. Kopā ar manu sievu, abas divas, un es gribētu abām divām viņam iedot melno jostu kaut kādu. Skaidrs. Tā kā man būs bārba nedaudz sirmāka, laikam. Sapratu, kā tu redzēji Mītavu Fight Clubu pēc 5 vai 10 gadi? Es ceru, ka mēs varēsim attīstīt gan jiu-jitsu labā līmenī, gan MMA Latvijas līmenī. Es gribētu, lai man tagad ir pāris jauni tādi puiši parādījuši, kas ir, afigēna, viņam tāds potenciāls ir tur. Visi viņu zina, es viņam iedevu iesauku vitamīnus, viņš skrien vienkārši. Viņš nocīnās raundu, viņš jau uztais 20 pumpīšus un atpakaļ uz nākušo raundu. Un viņš ir gatavs un viņš vispār nenogurst. Ja. Mairis ir tāds mums parādījies jauns puisis arī. Es ceru, ka viņiem būs tā iespēja tā kā Skrīverim, kā Čižovam, kā Mežīvam, ja, kaut kur tikt uz tiem Case Pro, bet PFL-iem, varbūt Bellatoriem un tam līdzīgi. Kā tur var tikt? Tas ir nepieciešams finansējums? Jā, finansējums plus menedžments. Es ceru, ka es varēšu dot ieguldījumu tajā, lai es neapgalvoju, ka esmu bagais menedžers tur. Bet ka es varēšu viņus stimulēt, motivēt, ka viņi nepamet to sportu, bet varbūt pēc kaut kāda laika dabū kurts menedžers, kas samaksās naudu. Tad uz to pašu taizemi aizbraukt. Kādam jāmaksā biļeti ir, kādam jāmaksā par viesnīcu, kādam jāmaksā par ēdieniem. Tas viss ir, kas man ļoti patika, mums zvanīja cilvēki un piedāvāja, vai tu vari dabūt džeku pēc 2 dienām uz Somiju, mēs samaksāsim tur tik tādu naudu, biļete būs, viesnīca būs, paika būs. Bum, vai tu gatavs? Tikai līdziet pakauties? Kas? Jā, uz fightiem, jā. Tie piedāvājumi ir, man patīk, man ir prieks, kad mūsu klubu pamana un mums zvana. Tas jau ir daudz. Jā, mēs varam piedāvāt tos fighterus, bet man patīk, kad mūs ņem vērā. Tas ir baigs svarīgi. Sapratu. Te romāni mums ir, laikam es cik saprotu, te kaut kādi daži komentētāji ir, kas nezinu, vai tu, teiksim, esi īsts treneris vai apliecina to, kur runā. Vai tiem cilvēkiem, kas šeit tagad skatās, kurš varbūt šaubās, ir iespēja uzzvanīt, vienoties ar tevi, atnākt te, kā saka, noskaidrot tavas spējas? Jā. Tā kā Aljam vai HVZ jūs droši varat atrast TikTokā, Instagramā Fight Club Mītavu, sazvanīties ar Romānu un atnāk pārbaudīt šeit gan sevi, gan viņu. Jā, viennozīmīgi. Atstāt mazu ziedojumu. Es 2 gadi pavadīju sporta akadēmijā, kur es mācījos par jiu-jitsu treneri. Man ir diplomiņš tur uz sienas karājas. Ja. Jā, es domāju, ka savos, cerams, 44 gados, kad būs pēc 2 nedēļām, es varētu
Galvenais, lai kas cilvēki var sazināties, atnāk. Nē, viennozīmīgi, man zvana cilvēki dažādi, bet lielākā tiesa no viņiem nekad neatnāk. Aha. Ir tādi, es gribu, nāku, es saku, tikos nākam. Saprat. Māmiņa Līva jautā, kā jūs vērtējat, teiksim, karatē, kā sporta un personības attīstības veidu? Karatē. Viņai laikam dēls uz karatē jāiet. Es sapratu, bet jautājums. Es pats sāku trenēties Taekwondo ITF, kas ir ļoti tūs karatē, klasiskais karatē. Superīgi, bet vai ne? Jūs nedabūsiet to, ko jūs varat dabūt no jiu-jitsu. Jo karatē, vai tāpat kā Taekwondo, tāpat kā kickboksā, es sitīju, kā mēs runājam, ja? Es sitīšu tur 30%, 50%. Jiu-jitsu, es tevi žņaudzu pa īstam. Man vajag, lai tu padodies. Es negribu tevi pažņaukt. Es gribu tevi nožņaukt. Kā man viens teica kolēģis, jiu-jitsu kolēģis, es gribu tevi nožņaukt, paņemt tavu sievu un dzīvot tavā mājā kopā ar tiem bērniem. Ja? Ko tu vēlētos pateikt tiem, kas domā, es esmu pa vecu, es negribu kustēties, man tur veselības problēmas ir? Nekad nav pēc īstenībā, kā es runāju par man Igors metinātājs, ja? Bro, tas ir pilnīgs fucking mašīna. Atnāc, iekusties, protams, ka sākumā cilvēks jau pēc tam fizisku darbu strādā pa dienu. Nu, jā. Nē. Šeit profesionāli sportisti man nav. Man viss ir viņi kaut kur strādā, nodarbojas mācās, kaut ko. Jā. Un tā tālāk. Bet atnāc. Pamēģini kaut vai. Pamēģini, un tā kā es runāju ar savu dzīves biedru. Vienas reizes jau cilvēks nevarēs pateikt, viņam patīk vai nepatīk objektīvi. Tev jābūt gatavam sevi nolikt tādā, kā angliski viņš sauc, vulnerable place. Ka izkāps no komforta zonas ārā. Jā. Nevajag baidīties, kad tevi kāds nokļūst. Ko par tevi padomās? Ko kāds skatās? Par tevi padomās. Te neviens nesmiesies. Jā. Pamēģināsi, varbūt sāpēs. Un no vienas reizes objektīvi nevarēs spriest tas sporta veids. Nē. Man ir bijuši, kad... Vismaz mēnesi vajadzētu? Nu, nē, mēnesi varbūt ne, nedēļu, es domāju, ka pilnīgi pietiktu. Man ir bijuši, ka atnāk puika vai meita, un pēc pirmā treniņa teica un prasa, kā mums gāja? Es saku, sūdīgi gāja. Viņš neko nemāk, bet logiski. Paņemt mani tagad noliec, nezinu, kādu fucking slalomu maukt, ja? Es taču to nemāku darīt, tas nav mans sporta veids, to nekad neesmu darījis. Iedod man mēnesi, un tad man pajautā, kā man iet. Plus mīnus šeit varētu būt tā, ka jebkurā vecumā nedēļa saprast patiks, nepatiks, tev gribēs to paturpināt. Kaut vai tā kā izklaide vakarā. Tieši tā. Ko pasportot. Es pilnīgi 100% varu apgalvot, ka es zogu darbu psihologiem. Cilvēki, kas atnāk uz šejieni, izkaujās tos 5 raundus 5 minūtēm. Es runāju par jiu-jitsu, vai tev vaiprāts noteikti. Bet jiu-jitsu, viņi pēc tam sēž, tur pie tās melnās sienas, atspiežās, tā siena ir slapja no viņu mugurām, un viņi visi ir relaksējušies. Viņi aiziet nomazgājas. Nav negāciju. Viss, viņi chill. Tāpēc, ka pirmkārt, tev nesita, ir tikai super smaga, tuva kontakta cīņas sporta veids, ar 100% atdevi, bet tevi nesit. Demiņš tev, nejauši kā strāpa par elkonu ar ceļgalu, tas gadās, jā. Bet overallā, bro, tu esi tā izlādējies, tu fucking nebrauc mājās, paēd vakariņas un nevar sagaidīt, kad spilonu galvu pie spilonu pieskārsies, jā. Es varēju, kā pēc judotas treniņiem bērnībā bijis. Neko negribēju ātrāk kā gulēt. Tieši tā, jā, tu atnāc mājās, tu paēd vakariņas un viss jau Laid lejā. Teiksim, Jelgavā ir nākotne cīņas sporta veidiem. Redzi gan talantus, klubu izaugsmi, sadarbības iespējas ar ārzemēm. Arī ne tikai jiu-jitsu, bet citos veidos. Jā, tagad ļoti populārs ir palicis MMA, un tajā virzienā mums baigi kustās tā kustība, tā sporta kustība iet uz priekšu. Tagad nākamā nedēļa būs vēl viens turnīrs Rīgā, kur jau man ir pieteikušies audzēkņi. Jiu-jitsu tas pats ir, Lietuvā nedaudz kustās ātrāk nekā Latvijā.
Leši vienmēr bijuši aktīvāki cīņas sporta veidos nekā mēs. Bet kopsumā, jā, ir tādi cilvēki, kas trenējas, teiksim, iet uz judo, nāk uz jiu-jitsu. Trenējas judo, nāk uz MMA. Mēģina skatās, kas viņam labāk? Viņi apvieno, jā. Šies jiu-jitsu un MMA kļūst populāri visā pasaulē. Kā tu redzi Latvijas vietu šajā ainā? Ir potenciāls kļūt par startautiskiem spēlētājiem? Vai tas ir tomēr atkarīgs no finansējuma? Finansējums viennozīmīgi spēlēs lomu, bet es nekad nespēlēju ezerspēles, bet es savu naudu liktu uz Edgaru Skrīvari. Viņš tagad dzīvo Emirātos, bet viņš ir vistuvāk tai visai dvižuhai, tur tā UFC, TK, kā viņš bija, TK Gyms kaut kāds viņš tā saucās, es varu kļūdīties. Viņš ir tur iekšā, Aleksandrs Čižovs ir ļoti krūts, viņš ir PFL-ā sitīsies, man liekas, pusfinālā, man liekas. Hasans Mežījevs ir drausmīgi potenciāls, mašīna vienkārši. Tas pat nav cilvēks, tas vienkārši mašīna. Vienkārši jaudīgs vecis, tur bļāviens, milzīgs viņš ir. Man bija iespēja viņam divreiz cīnīties. Spāvas lidoja? Vājprātīgs, viņš ir stiprs. Kad tevi paņem un tu neko nevar izdarīt. Tāda sajūta, ka tevi paceļ un nomet, un tev nav argumentu nekāda. Tas ir aptuveni pa viņu stāsts. Cilvēks punktiņš jautā, vai var nākt trenēties tikai nevis, lai piedalītos sacensībās? Protams. Jā, man jau viņš vēlāk saprata, ietrenēsies un sagribēs aizbraukt. Pēc tam aizies. Man lielākā daļa cilvēka nāk, es nāku trenēties priekš sevīm. Es vienmēr saku, bro, es visu daru priekš sevīm. Nav man tāda, ka es nāku kaut ko darīt, lai kaut kam izpatiktu. Es nāku trenēties priekš sevīm, es skrienu no rītiem priekš sevīm, es vakar sporta zālē biju tikai priekš sevīm. Nepriekš. Labi, man tur sieva regulāri iečeko, ja? Viņa man tāds personīgais drilis traktors mans, ja? Bet es nedaru to priekš sacensībām, es daru priekš sevīm. Tāpēc, ka tad, kad es sagatavoju sevi, es varētu nostartēt sačos, malcep. Viss jau sākas sevīm. Kāds ir tavs mīļākais jiu-jitsu paņēmiens? Žņaukšana ar kimono. Aiz drēbēm, ja? Jā, es paņemu savu jaku, es aptinu tev ap kaklu, un tev žņaudzu. Tas manējais. Atgādina tā kā kāda boā žņaudzēja čusku. Jā. Es paņemu to savu jaku. Lielākā daļa, kas man trenējas, viņi zina, ka ja es izvelku ārā kimono jaku, nozīmē, ka tu būs sūdi. Tāpēc, ka es esmu augšā un es to jaku velku viņam apkārt, un es vai nu viņu jaku, vai nu savēju jaku, bet man patīk mušīt cilvēkus. Tā. Skai. Es atvainojos. Ja tev būtu jādod viens padoms jaunam cilvēkam, kurš tagad tikai ienāk sportā un dzīvē meklē kopsumā savu ceļu, ko tu viņam pateiktu? Pamēģini. Pamēģini un nebaidies pamēģināt, jā. Jo, tā kā mēs iepriekš runājām, kad ir tādi jaunieši, kas atnāk un pilnīgi viņš ir mentāli sagrauts skolā vai ģimenē, vai es nezinu, ko viņi tur kāds ir izdarījis, bet viņš caur to jiu-jitsu prizmu, tāpēc, ka tur nav tā sišana, caur to cīņu viņš ir tā kā sevi atradis, atplaucis tā kā cilvēks. Tas man liekas, ir pats galvenais. Kā es teicu, kā tam Džekam uz busa bija rakstīts, ja, galvenais nemīst. Kurš cīņinieks vai treneris tevi pašu iedvesmo visvairāk uz doto brīdi? Kas tavs elks ir? Elku man nav. Bruce Lee? Bruce Lee, tas ir tā legenda, jā. Man ļoti patīk Hodžers Greisijs. Viņa tehnika ir, kā viens Džeks teica, viņam ir blue belt tehnika izpildīta melnās jodzas līmenī. Tas ir pilnīgākai fundamenti, pilnīgākā pamat tehnika, ko māca līdz zilai jostai, bet viņš izpilda viņu tik tehniski,
kā neviens neko nevar izdarīt. Viņš vinnēja, viņš ir 10-kārtais pasaules čempions pirmkārt, bet viņš vienu čempionātu, es nepateikšu, kurā gadā, viņš uzkāpa mount position, kas ir, uzkāpa virsū cilvēkam uz kurvja. Viņš visu žņaudza, pats patīk žņaukt arī cits cilvēks, ja? Viņš visu žņaudza ar viņu kimono. Visi zināja, ka tas notiks, visi zināja, ka viņš to darīs, un neviens neko nevar izdarīt pretī. Nebija izdomājuši, kā neviens nevarēja neko viņam pateikt pretī. Hodžers Greisis jautā arī iespējams potenciālais trenējamais, cik bieži un cikos treniņi? Katru dienu. MMA ir pirmdien, trešdien, piekdien. Jiu-jitsu otrdien, trešdien, ceturtdien. Metam iekšā Google fightclubmeetup.com un tur ir treniņu grafika. Arī TikTokā Fight Club Meetup. Jā. Var paskatīties, kā te lido vai žņauts kāda. Jā. Es TikTokā esmu nedaudz pasīvs, bet es, kā saka, gan up my game uz tīklu. Mēs, kad uploadosim video, sagriezīsim, ieliksim saiti uz klubu Meetup. Kā mūsu paši Jelgavnieku. Esmu mega aktīvs Instagramā, pa laikam YouTube'ā, bet Instagrams tā ir mana galvenā platforma, kur es tirinos. Bet es to gan to TikToku esmu. Kas notiek aiz aizkulisēm Fight Club treniņos, ko parasti neredz? Tā, ka te zobus lasa. Nē, nav tāda. Nē. Mums ir bijušas traumas, kad džekiem tur kaut kādā cēlis izlido ārā no vietas vai zobi taču nav bijuši. Bija trauma ar ceļgalu, kāds kaut ko izmežģīja, bet mums... Traumas bieži ir vai? Es teiktu, ka nē. Ņemot vērā to intensitāti, kāds ir MMA vai jiu-jitsu, relatīvi trauma būtībā pat varētu teikt, ka nav. Bet, met kastē mums tur visi ledus pūšamie, visi pārējie krāmi ir klāt. Izmežģīšanas, kāds kaut ko izmežģīja, kāds dabū pat degunu, tur. Vienam bija deguns. Izkustinās no vietas, ja prasīja, ko darīt, es ieliec vietā, viņš kā darīt, es viņam parādīju, kā izdarīt, ielika degunu iekšā. Un varam turpināt, jā. Viņš čikiniekā, labi, viņš nedēļu nenāca, neboksējās, bet lielākā problēma ir tāda, ka cilvēki uz treniņu paēd. Uz treniņu jānāk ir ar tukšu vēderu. Jā, viņi atnāk paēduši. Pavēmi kāds? Un pēc tam man ir jātīra izlietne. Pēc treniņa vai? Jā, treniņa laikā. Treniņa laikā. Uz ēdi nāciet lūdzu. Nēdam. Tur nēduši. Stundu pusotru taču nēdam, lūdzu. Savādāk man tur tomāti. Ja Brazīļu jiu-jitsu nebūtu tavā dzīvē, ko tu nodarbotos? Futbolu spēlēt? Nē, taču nē. Tas nav mans, es nevaru izturēt komandas sporta veidus. Man besīgi, tāpēc, ka cilvēki... Ja nebūtu, tad taekwondo, aikido vai varbūt... Es badmintonu spēlēju. Badmintonu? Tenisu? Jā, bet... Cīņas sporta veids ir bijis mana dzīves sastāvdaļa kopš mana mamma man atļāva iet uz taekwondo pie Jāņa Grāvera 12-13 gadu vecumā. Tagad man būs 44. Te lietotājs Loboda raksta, ka viņš zina, kas pievēm izlietni. Viņš pievēm un neatzinās. Pievēm un neatzinās, jā. Pēc tam man viens keks atnāca, saka, klausies, tur kaut kas kārtībā nav izlietni. Es domāju, kaut kas tek ūdens, tu zini kā, satikas problēmas. Aizies, fuck me, tur vakariņas ir. Jā. Kāds vistiņu atstāja. Jā, fuck, tur visu. Un negribēja atzīties. Operēju ar, Pītur, izpaudos. Ko tu vēlētos, lai cilvēki saprot pēc šodienas sarunas par Brazīļu jiu-jitsu? Ka mēs esam normāli cilvēki, mēs tā paši kā viņi iet uz veikalu, pērk to pašu minerālu ūdeni un to pašu maizi, un kad atnākot uz šejien, tu īstenībā vari izlādēt drausmīgi savu negatīvo enerģiju, tu vari iegūt daudz pozitīvas emocijas, jaunus draugus. Es saku, man šeit ir, es sabrīnoju to, ka man ir tā, kad vīrs ar sievu atnāk, trenēs kopā. Iespējams, ka viņi to laiku pat mājās nemaz nepavada kopā. Kā, tu sēdi tur. Es zinu pēc sevi, mēs sievai sūtu rīlu.
Šeit ir rīls, ja? Es jau nerādu, es jau aizsūtu rīlu, ja? Tāpēc, man liekas, kur tā, ir Japāņi tās Yuki Nakai, viņam vārds bija. Viņam ir gyms, viņš saka, Jiu-Jitsu Connecting People. Mēs mēģinām socializējies. Mēs mēģinām atjaunot to, ceļš ar Jiu-Jitsu prizmu, to, ka mēs varam, es tev pieskaros, ja? Tu zini, kas ir cilvēks, tu nevis tikai sociālajos platformās, ko sēdi un... Ka tu nevis skaties citus, bet pats. Jā. Tu dabū cilvēku tvērienu, tu komunicē, tu pēc tām 5 minūtēm, kad tu esi ar viņu cīnījies uz nāvi, dzīvi un nāvi, tu sēdi un saki, jau kā tev gāja, un viņš izjūti, iemācies, respektēt, saproti robežas kaut kādas, reiķinies citiem cilvēkiem un citie tevi. Jā. Saki, lūdzu, kādas ir jārēķinās, teiksim, vecākiem, kas vēlas paši nākt, gan bērnus vest? Cenas ir vienādas gan bērniem, gan pieaugušiem? Jā. Cik tas būs? 30 eiro mēnesī. 30 eiro mēnesī. Tu nāc uz Jiu-Jitsu 30 eiro mēnesī, tu gribi nākt uz Jiu-Jitsu un MMA, tas būs kopā 50 eiro, kas man liekas vispār, virās krievis, tu teicies, limonāti, ja? Limonādi. Tas nav daudz. Ņemot vērā, es pat vienam stāstīju, kurš bija atnācis, es saku, bro, tu atnāc, samaksā 30 eiro pa treniņiem, tu ūdenī mazgājoties pēc treniņiem, tos 30 eiro atpelni sev. Man ir bijuši tādi... Te nomazgājas un mājās nemazgājas. Jā, man ir bijuši tādi džeki, kas atbrauc ar Mercedesu, viņam ir Gucci josta un Lorēna tupeles, ja? Brendu drēbēs atnāk. Viņš man prasa diskantu. Es skatos, es saku, what the fuck, es saku, 30 eiro, tas ir, cik maksā reāli, sadali uz dienām reāli. Jā. Un bez maz vai iedalt eiro dienā, Jā, tieši tā. Vēl ir, sakim, piemēram, ja pašvaldība uztaisītu tādu modernu centru, ko nodotu, teiksim, biedrību rīcībā, vai varētu sadzīvoties ar citām biedrībām, sporta klubiem, teiksim, ar domu tādu, ka pašvaldība iet pretī sporta klubiem, lai izskaustu jauniešu, teiksim, nepilnvērtīgu laika pavadīšanu, pasāžas bērnis, tāpēc tam par to pajautāšu. Piemēram, uztaisa jaunu centru, piemēram, tā kā Zocu, atdot telpas, visas iekārtotas, ir vēl kačalka saucamā ir uztaisīta, sadzīvot to citiem sportistiem. Man nav problēmu, gandrīz ne ar vienu. Ja? Es negribu ne ar vienu neko dalīt, man nav nekas nevienu jādala. Ja cilvēki nevēlas mani komunicēt vai sadarboties tās ar viņu mazās problēmām, ja? Bet man nav problēma. Pat tieši būtu priecīgāks, ja tu pretī pašvaldību iedotu telpas. Easy. Jaunas, modernas telpas, kur var ņemties un darboties. Nekāda problēma. Saku, cik tev ir, cik saprot, jūsu biedrība īrē telpas, ja? Jā. Cik šeit ir mēneša maksa? Ar 4 cipariņiem. Nē, saki, kā ir, lai saprastu, piemēram, mazums, kāds Jelgavā 1200, 300 kaut kur tā mums kāds izdomā arī Jelgavā nodarboties ar to, jo sporta telpu... Šeit bija tā, kad mums bija, kad mēs slēdzām līgumu ar Nīpu, bija viena cena, un pēc tam pagāja gads, viņu dubultoja un pamatoja ar kaut kādiem MK noteikumiem, kurus es gāju cauri, es īsti nesapratu, kāpēc tā summa viena gada bija viena, otra, bet, labi, šīs telpas ir, paldies Dievam, ka mums viņas ir kā tādas, bet... Rezerves variants ir gadījumā, ja notiekās kaut kas un telpas uzsaka līras līgumu? Jāpērk kaut kas. Jāmeklē, jāir. Uz doto brīdi sanāk tā, varbūt, ka tīri šita, kad sanāk no ieņemamās maksas, praktiski pietiek īrei, un pašam nekas nepaliek un entuziasms. Gandrīz, jā. Tas būtībā entuziasms tīrākajā viņa izskatā pa lielumu. Jelgavas tagad domāju, neesat mēģinājuši vērsties, teiksim, iedot kaut Vēl neesmu, tāpēc, ka tikko bija mums kardinālas, radikālas pārmaiņas. Jelgavas domāju, es pagaidām tur neesmu nekur stūrējis iekšā, bet tā doma ir, kad gribētos, lai nedaudz, ņemot vērā, ka mums ir tik daudz jauniešu bērnu un... Lielāks telpas?
Nu, vai lielāks telpas, vai kaut kādu nedaudz atbalstu. Reku, piemēram, varbūt dzirdēja, kad bija Apollons vai kas aiz Petrīnas muzeja, kad to boksa klubu laikam pārvietoja slēdze, ka tur muzejs tā kā... Es dzirdēju, ka tās telpas nebūs. Es kādreiz super sen, kaut kur 2009. Gadā varētu būt. Mēs tur īrējām telpas pašā... Tu iziet cauri, tur bija svara zāle, bija tā cīņu zāle, otrajā stāvā bija kaut tāda mega maza zāle, kur tikko tev iesvīda telpas, tāda viss slīdēja un tur nevarēja neko izdarīt. Mēs tur īrējām tās telpas vienam brīdī. Kāds tagad ir tas status viņām, es nemāku tev pateikt, nezināšu. Es dzirdēju, ka tur bokseris izdina ārā un tur viss beidzās, bet tur bija Vasiljevs, man liekas, karatē pasniedz. Nu, tur, kad gan ir telpas, gan avārijas stāvoklī, ka nepieciešams remonts, gan arī tas, kad muzejs tā kā grib iegūt pilnību kontroli par savām telpām un noliktavu izveidot. Vēl tāds viens pēdējais būtiskākais jautājums. Tevi nozīmē, piemēram, nākamajā dienā, tu, piemēram, ar rītdienu esi, kā var paiet, varbūt, pašvaldības policijas priekšnieks. Vai tāds jaunatnes lietu speciālists, vai sporta dzīves Jelgavā vadītājs. Es zini tādu jēdzienu Origo bērni? Jā, zinu. Ko tu darītu? Jelgavā mums ir pasāžas bērni. Es pats esmu viņiem runājis, vairāk kārtīgi viņi pie Žorika nāca klāt. Ir meitene, skatos, es prasu, ko nodarboties. Jā, es spēlēju volejbolu. Ko tur? Labāk ar draugiem pavadīt laiku. Džekam arī paspēlēja futbolu, vēl kaut ko. Ko tur labāk ar draugiem pavadīt laiku. Kā izskaust šādas sugas, kad pavada neliederīgu laiku bērni? Agrāk bija pionieri, komjaunieši. Pirmās republikas laikā bija šitie mazpulcēni. Skauti un gaidas. Jā. Kā varētu mūsdienās izskaust šo parādību, ka bērni praktiski sāk klaiņot, sekas tam ir alkoholisms, narkomānija, topošie noziedznieki, grūtniecības, salauzti likteņi un dzīves, ko neapzinās? Sūtiņš pie manīm. Ko tu darītu, kā, teiksim, pašvaldības policijas priekšnieks vai kāds jaunas lietas pēc? Piemēram, atnāk romāni, tev jātiek galā šo jautājumu. Man liekas, beigā problēma ir tāda, ka skolā vairs nav sporta. Skolā sports tagad ir 2 reizes nedēļā, kas, man liekas, pilnīgs vājprāts ir, ņemot vērā to, ka mums viss ir Saturday lifestyle, sēdoša vide kā tāda. Mēs sēžam mašīnā, mēs sēžam mājās, mēs sēžam pie skolā. Man te sīkie, kad atnāk, viņi ir super mega aktīvi. Viņi tev ālājas, ņemās pārējo. Tikai tāpēc, ka viņam liek 5 reizes pa 45 minūtēm būt statiskam. Viņam nav kur izbāzt savu enerģiju ārā, izgāzt ārā. Tie paši Origo vai pasāžas bērni, vienot viņiem fakinās aktivitātes kaut kādas, lai viņi tirinās. Kāpēc tāpat pilsētas vadība nevar vai negrib, vai nav izdomājuši tālu uztaisīt sociālas programmas, judo vai karatē vai kur tie bērni, kur pašvaldība varbūt var investēt kaut kādu finansiālo atbalstu tām biedrībām vai sporta klubiem, un tie treneri tad ņemās ar tiem sīkajiem. Kaut kā tāda sociāla programmas, jo tas jau nav nekāds baigais retums, teiksim, es aizmirsīšu, kā Brazīlijam bija vārds, Paulo Rekost, es varu nokļūdīt vārdā, es viņa audzēkņu zaudēju Nīmēgenā. Viņiem ir sociāla programma favelās, kas ir Tā kā jauniešus motivē nevis iesaistīties bandās tur, bet... Viņi favelās taisa sporta programmas, kur bērniem tur dod tos kimono, tie bērni tur raud, tāpēc, ka to kimonošu nekad nav dzīvē redzējis. Kā latviski pateikt? Es apmēram tavu domā gājienu saprat. Krieviski tās trušobi, tās teiciens, jā. Grausti. Jā, graustu rajonu. Jā, graustu rajonu.
Brazīlijā, ja mauc Rio de Janeiro, tuvāk upei dzīvo labāk un tālāk, upei, okeānam, ja. Dzīvo labāk, situē cilvēku un augšā uz kalniem, favelās, kur ir tās viss krasnēs mājas, tur dzīvo visi. Tā kā kastiedliems. Jā. Māmiņa Līva jautā, kāpēc ir tik maza maksa pa treniņiem, ja vēl zāle ir, viņai Jūrmalā viņa dzīvo, viņa maksā karatē 3 reizes vairāk pa 30 eiro. Nu, Līva, tāpēc viens, ka tu jau dzīvo Jūrmalā, tas jau viens ir. Jā, tieši tā. Vari vēst uz Jelgavu pie Romāna, nekādas problēmas. Un arī karatē daļēji tas jau ir biznes jau, kā arī tev norādīja komentāros. Kādas tev, Romāna, domas par to ir? Sāksim ar to, ka tā ir Jūrmala. Otrs ir tāda summa tiem treneriem ir uzlikta tikai tāpēc, ka ir kas vecāki, kas kā Līva, kas maksā tos. Ja. Jelgavā nesaukšu uzvārdos. Skatās pēc, ka varbūt konkurentspējas un pieprasījuma. Iespējams, jā. Cilvēkiem patīk un tur nāk un... Ja piemēram, tur... Ja nenāk, tad nemaksā. Nenāk, tad nemaksā. Ja piemēram, cilvēki nenāks, tie viņi, cenu nomest uzreiz nost. Tieši tā. Tas iznāk vienkārši brīvais, mežonīgais kapitālisms. Nu, savā ziņā jā. Piemēram, ja nāktu no Jelgavas domes tāda iniciatīva, sociālā, teiksim, programmā, mums ir Latvijas likumdošanā paredzēta tāda veids, ka ir nepilngadīgos, tur var ievietot korekcijas iestādēs, uzvedību viņu koriģēt. Ir, kur sūta pie Andrija Mediņa tur kristīgu audzināšanu darbu potēt iekšā. Ja tādus, piemēram, bērnus uz ielām rupi sakot izķer, kuriem tas vecāki tur alkohoļus vēl kaut kādi. Piemēram, doma noslēdz līgumu ar tavu biedrību, loģiski samaksā kādu naudas summu, to tādiem nodarbotos. Zinot to, ka varbūt viņiem būs grūtāk atrast kopīgu valodu kompromisu. Grūti ar visiem ir. Visiem grūti. Bet viņus ir īpaši, ka viņi uz ielas piemēram, kaut kādi savvaļas dzīvnieki. Viņiem ir, es varu spekulēt, ja. Bet tu noriskētu vismaz tādiem padarboties? Es domāju, ka jā. Varbūt kādu sanāktu atgriezt. Ja man būtu, viss atgriezt no laika. Jo, kā es teicu, es šeit katru dienu no 5 un 2 reizes nedēļā līdz 10. Bet ja būtu tāda programma, kāpēc nevar jau pamēģināt, bet tur jābūt tādai kaut kādam mehānismam, kur kaut kāda atskaites mehānismu, nevis vienkārši viņš atnāk vai neatnāk, tad, ja viņš neatnāk kaut cik reizes, viņam kaut kas par to tur notiek. Vai to izstrādāt attiecīgi, jā. Bet ar to tas jau neko nešķās. Viņš tur pasāžas bērns vai viņš tur Žukovkas bērns. Viņi vienkārši, viņam atnāk un kas, man liekas, jiu-jitsu gan MMA šitajā te perspektīvā būtu tā, ka viņš skanēs nedaudz brutāli, bet viņš dabū iekšā, viņš saprot, kur viņš ir, viņš saprot, ka viņš šeit ir jānāk, viņš arī atnāks. Nu, protams, ka būs izslēgumi kaut kādi elementi, kur viņš pateiks, ka nē, tur es labāk iešu centrālkā sēdēt, ja, bet, lielākā daļa, tie, kas pilnīgi trenēs, viņi nav visi no parauga ģimenēm un pārējais, ne? Saprat, iespēja ir. Protams, var nākt, ja nekāda pieredze nav. Visi jau sāk bez pieredzes. Protams. Kaut vai, kā Romāns teica, arī 65 gados var atnākt bez problēmām. Galvenais ir vēlme nāc un tevi gaida šeit. Tieši tā. Tev pat reāli gaida. Te nav tā, ka atnāc nopiķo un sēdēs nekā nedarīsi dvieļu šķiros tikai. Vēl pēdējais jautājums, vai strādājot ar bērniem, ir nepieciešama specifiska izglītība vai šeit dara kaut kāda vispārējā? Man liekas, ka jā. Man ļoti palīdz tas, ko es mācījos sporta akadēmijā. Es nomācījos 2 gadi kā tieši jiu-jitsu treneris, un tās vecuma grupas atšķirās. Jā, tur tomēr to, ko es pasaku, es pats vienā no saviem sporta akadēmijas darbiem runāju ar savu pasniedzēju vienu, kuru man ļoti patika, bet viņai drausmīgi nepatika, ka es vēl tev vārdu disciplīna. Viņai patika vārds motivācija. Viens, kā es stāstīšu kaut ko sievietēm, es nevaru stāstīt. Tas, kā es pasniegšu večiem, es nevaru teikt to pašu teikt sievietēm.
Un tāpat bērniem man ir, Ir dažāda metodika atšķirās drosmīgi, un es katram, kurš plāno būt kaut kādā veidā treneris, tam līdzīgi, kā coach, vajadzētu pastudēt, tāpēc, ka tur ir labas Viškas sporta akadēmija, man ļoti patika tur. Tā, laiks mums tuvojas beigām. Paldies, Roman, ka veltīji mums laiku. Tātad vēl vienreiz. Jebkurš var nākt trenēties. Mierīgi. Jebkurš dzimums, jebkurā vecumā, mēneša maksa tieši uz jiu-jitsu 30 €. Ja vēl vēlas MMA klāt, tad ir 50 €. Kopā 50 būs, jā. Šeit sporta zālē tā praktiski visu laiku uzturās 2 treneri, ja? Jā, man palīdz gan meita, gan sieva palīdz, un tam es tur... Toms arī? Nē, Toms viņš jau Rīgā. Viņš jau Rīgā, bet es tā kā main coach, un tam man piepalīdz uz jiu-jitsu nodarbībām, piepalīdz mana familija, un uz MMA man ir Adriāns, kurš bišķi man piepalīdz arī. Nodarbības notiek Jelgavā, Dobeles ielā 62A. Šeit ir sporta zāle, dušas, treniņi, kačalka mazā arī. Jā, sauna. Sauna vēl, jā, kafijas aparāts, internets. Un šeit var socializēties. Noliks uz lāpstiņām, neviens neapsmies. Atnāksiet, atraisīsiet sevi. Lieliska vieta, kur uzlabot fizisko veselību. Un mentālo. Vēl viena lieta, gadījumā nav tā, ka te atdauza galvu pārāk vai nožņauts tā, kad pirmsim bokseriem, ka viņiem sasit galvu, viņiem vēlāk ir varbūt psihiskās sašķelšanas. Ļoti kontrolēta vide. Tas pats, teiksim, piekdienās, kad ir sparingas dienas MMA, mēs ļoti skatāmies, vai tur nav overkills. Tāpēc, ka pauri atsist, tas jau nav māksla vaigā. Nav tā, ka pēc tam vecumdienās tur būs problēmas un aizvērsies ciet. Zini, ka vecumdienās tu vari nokrist pa trepēm un tev nevajag pat MMA, ja? Bet es ļoti drošība un mūsu biedrības apmeklētāju, trenējošā personāla drošība man ir ļoti svarīga, tāpēc, ka gribu to darīt ilgtermiņā. Es negribu pēc gada, labi tikai iet. Vai kādam beigās traumas, un man tur jāņemās ar vecākiem, vai viņi paši un vispārējais. Mēs skatāmies baigi ilgtermiņā, ļoti pieklājīga kultūra, un es vienmēr jauniešiem aizrādu par leksiku, ko viņi lieto pa laikam šeit. Mēģinu viņus dzenāt, bet nevienmēr sanāks. Šeit arī pildās audzinojošā funkcija. Jā. Skaidrs. Mēs pievienosim gan linku uz TikToku, gan uz Instagramu, kur var apskatīties, kā viss notiekās. Nebaidieties, droši atnāciet ciemos. Kā teica Romāns, nedēļu pamēģināsiet, sapratīsiet, vai jums tas patīk. Varbūt jums nepatīk jiu-jitsu, varbūt aiziesiet uz MMA. Varbūt beigās abus divus apmeklēsiet. Galvenais ir atnākt, pamēģināt. Un 30 € mēnesī tas nav daudz. Un jutīsties labāk. Izkustēsieties. Izkustēsieties. Vai jūs izkustinās? Vai izkustinās arī. Tā kā paldies, ka bijāt ar mums šodien, Žoriks TV. Tuvākajās dienās būs visas sagrieztas epizodes, visas iekšā linkiem. Tiksimies mēs tad nākamnedēļ. Iespējams, mums nākamais viesis būs kinologs, kas saistībā nepieciešams steidzami ar Bauskas suņu epizodi. Tā kā paldies, ka bijāt. Visu labu!